Jūs domājat, ka īsta? Nē! Nav īsta bārda. Un zini, jo es vecāks palieku, jo vairāk es priecājos par zeķēm, apenēm un visām pārējām lietām. Sala veci, ko tu kasies, dod man dāvanas un lasies. Eju, esmu reperis, mēs esam pret rockeri, kāds vēl Jingle Bell rock. Ziemassvētki ir sākušies Maxima veikalos. Visā Latvijā, dāmas un kungi, esiet sveicināti jaunākajā Ziemassvētku veikalu eksperta epizodē, kur mēs tad arī noskaidrosim, kurš tad ir riktīgs tāds svētku svinētājs, jo pie mums šodien brīnumaini viesi, un tā kā šis ir brīnuma laiks, tuvāk reku no manis. Mums ir hip-hop mākslinieks, reperis, Edavārds. Uztaisam aplausus. Tālākajā stūrī digitālā satura veidotāja, influencere Evija Vaļeniece. Pareizi? Pareizi. Kā jums Ziemassvētku gaidīšanas laiks? Ziemassvētki laikam ir tie retie svētki, vismaz priekš manis, kurus nav bail svinēt tradicionāli. Jo, zini, daudziem nepatīk tur Jāņu dziesmas Jāņos, tur nepatīk viss šitais te. Un man liekas, Ziemassvētki vienmēr priekš manis ir bijis tāds maģisks brīdis. Tu pie eglītes repo vai dzejoli skaiti? Es skaitu dzejoļus, bet jā, tagad es prasu honorārs par tādām lietām. Tā kā, jā, nav tik viegli man dabūt repot. Mēs esam gatavi pieķerties klāt pirmajam uzdevumam. Kā izskatītos veikala kases leti, ja pie tās iepirktos Ziemassvētku vecītes? To mēs mēģināsim noskaidrot uzdevumā Veiklās rokas, kuru pilda katras epizodes viesi. 30 sekundžu laikā pēc iespējas vairāk jānoskanē preces. Kurš to izdara? Tātad, visvairāk, ja noskanējot, attiecīgi tiek pie punkta. Gatavi? Gatavi. Aiziet. Ņemam vainags, lai paliek. Ejam uz turieni. Dāmīt, paskat, cik man daudz to dāvanu ir, jā? Ir bērni jau gaida man ārā, Rudolfs sēž, jā. Viņš uzlīdis uz mani džempera. Lai vienmēr sakot, es esmu tas salavecis, jā, kurš tagad ir gatavs visas tās preces arī dabūt. Tā, lai tu noskanē. Par bārdu, ja kādam ir jautājumi, ticiet man, šī ir labāka nekā tā, kas oriģināli man auga. Tā, ka viss ir super. 3, 2, 1, go, 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 go! Neko sev pirmās divas preces jau ir 3 un jau ir 100 Wow! Labi, 10 sekundes ir pagājušas. Aiziet. Labi. Šķiet, tālāk, jā. 15 sekundes pagājušas. Klausies to klik. Un 5 sekundes. 5, 4, 3, 2, 1. Stopiņš. Nav slikti! Šito tad es savākšu. Jā, labi. Uzvaras mūzi. Draugi, kā jūs jūtaties? Vai jūs gribat spēlēt? Kāpēc beidzi dziedāt? Oranžs, zils, sarkans un zaļš. Wow! Viņš kaut kā izdomā Arī pēkšņi savu pārtraukt. melodiju. Ok, labi, paldies liels. Paldies. Jūs domājat, ka īsta? Nē! Nav īsta bārda. Tas tev vai draudzenei? Tā, labi. Uj. Tad 3, 2, 1 un tu sāc, ja? 3, 2, 1. Tu toči ar šitā ar L-kodīti? Es nezinu, es kaut kā baigi ērt te iejūtos. Labi, tas ir forši, jā. Skatīsimies, kā būs. 3, 2, 1, aiziet! Jā, laiks aizgāja. Pacenties! Aiziet! Jā. Tu jau esi gatavs uzreiz padoties? Šitie te visi. 10 sekundes jau pagāja. Salavecis vienmēr tā kā pienāk klāt, kaut ko pasūt. Tu par šo samaksāt vispār varēsi? Jā. Ko tu gribētu Ziemassvētkos saņemt šogad? Es? Jā. 10 sekundes. Man jau ir viss, ko es vēlos. Draugi. 5, 4, Bā! 3, 2, 1. Bang! Acīm redzami mazāk. Man liekas, beidzot kāds sūdīgāk par mani ir izdarījis šo darbiņu. Jā. Tas nav slikti. Zini, kā es jūtos, esot pie skanēšanas? Zini, kā tu jūties, tā kā, kad tu kontrolē rindas ātrumu, tu kontrolē tā kā cilvēks tavā varā. Tu stāvi un gaidi, kamēr es noskanēšu. Tāpēc es tik lēni sāku skanēt, jo es sajūtu kaut kādu manipulātoru sev iekšā. Satikāt Ziemassvētku vecīti. Ļoti labi jums īstenībā gāja, bet kādam gāja drusciņi labāk. 20-13 šajā uzdevumā Veiklajās rokās. 1 punktu iegūst Evija. Malacis! Nākamais uzdevums ar nosaukumu Ziemassvētku jāmpadracis. Ak, mans Dievs! Jā, riktīgi varēs dot vaļā.
šis uzdevums sekojošs. Mēs dosimies uz svētku zonu Maksimā, un tur jums būs jāatrod 5 kastes. Katrā no kastēm iekšā ir konkrēts uzdevums, kas ir jāizpilda. Kamēr jūs neizpildat tās vienas konkrētās kastes uzdevumu, pie nākamās jūs nevarat tikt. Ja? Atverat, izpildat, tad ejat pie nākošās. Kurš ātrāk izdarīs šo te uzdevumu, tiks pie vēl 1 punkta. Vai jūs esat gatavi Ziemassvētku jampatracim? Nē? Nē, vecīt, nē. Mēģinam varbūt. Jāmēģina. Ja? Daram. Aiziet. Tātad, 3, 2, 1, let's go! Let's go! Sapratu pirmo kastu. Jā, tā Šitam jābūt rekordam. ir tādu zaļu lentīti, jā. Nosauc 3 Ziemassvētku filmas. Cietais rieksts, Viens pats mājās, Grinčs, kas nozaga Ziemassvētkus. Bang! Mēs esam svētku zonā. Jā. Kastes kaut kur fonā. Oh! Kamēr es spļauju šajā mikrofonā. Oh! Labais! Ja es neatradīšu kastes, es būšu komā. Man ir vārdu krājums plašāks nekā kastīšu krājums. Nu, pagaid, neviena no tām lielajām nav, ja? Kuram? Te ir vēl kastes? Kaut kur no šitām. Reku maziņa, man liekas, viena. Hei, paldies. Jā. Es atradu kasti. Jā. Kāds ir Ziemassvētku vecīšu mīļākais ēdiens? Sklandrausis? Dara! Kāda ir sliktākā dāvana, ko tu esi saņēmis Ziemassvētkos? Man visas dāvanas patīk. Tiešām? Un zini, jo es vecāks palieku, jo vairāk es priecājos par zeķēm, apenēm un visām pārējām lietām. Ir, ja? Viss kārtībā. Es taču tēloju šo kasti jau pirms tam. Noskaidri savu mīļāko svētku pantiņu, vari arī uz vietas improvizēt. Mīļo sala vecīti, iededz skaistu svecīti. Pareizi. Iedod daudz man dāvanas, vēlam zeķis, nevis grāmatas. Wow! Pasties uz mani. Ui! Vēl 2 kastes. Jā, vēl 2. Reku Nav ir. loģiski. Nu, jā. Nosauc 5 ēdienus, kuriem obligāti ir jābūt uz svētku galda. Tātad rosols, cūkas šņukurs, svētais speķas virnis, cepts ābols, šokolādes kūka. Ir! Un Bang. pēdējā kastī. Ir, ja? Nu, protams, pasies cik ātri. Pabeidz dziesmiņu. Zvaniņš skan, mežus pārklāj sniegs, lačiem ziemas miegs, gaiss tik skanīgs salds. Un Edavārdi uzvar šito spēli un stāv stalts. Stop! Laiks! Woo! 3, 2, 1, let's go! Nu, tu jau ātrāk dari visu, es tev teikšu godīgi. Tad, kad tu atradīsi. Jau Ir, atradi, ja? atradu. Super. Nu, kas tur ir pa uzdevumu? Kāds ir Ziemassvētku vecīšu mīļākais ēdiens? Es nezinu, latviešu Ziemassvētku vecīšu zirņi ar speķi. Nu, labi, paņemam. Pīrādziņi. Ideāli. Ejam tālāk. Nopietni? Jā, der. Ok. Tev jau ir bišķi labāk, kas tev ir. Bet Nosauc 3 Ziemassvētku filmas. Viens pats mājās, Viens pats mājās 2. Tas skaitās? nu, ja tev nesanāks vairāk, citu neko Harijs Poters skaitās, bet Har- Harijs ko? Poters ir Ziemassvētku filma. Labi, Grinčs un Elfs. Tā. Labi, tā uzdevums. Pabeidz dziesmiņu. Zvaniņš skan, mežus pārklāj sniegs, lāčiem ziemas miegs, gaiss ir skanīgs salds, viss tik tīrs un balts. Oriģinālā versija. Kāpēc gan ne? Re, kur ir? Jā. Tātad 4. kastīte. Noskaidro savu mīļāko svētku pantiņu vai arī uz vietas improvizēt. Salaveci, ko tu kasies, dod man dāvanas un lasies. Sveicināts. Paldies! Bet tajā pusē točne nav. Nē, tu tālāk. Pagaid, šitā? Jā, precīzi. Brīnišķīgi. Un? Es jau jūtu uzvaru. Nosauc 5 ēdienus, kuriem obligāti jābūt uz svētku galda. Cepetis, zirņi, nēģi, Točne man tā kā šito... mandarīni. Nu, labi. Mandarīni skaidrs kā ēdiens? Jā, protams, protams. Dzēriens arī var teikt? Nu pamēģini. Kefīrs. Nebūs. Nebūs? Nē. Karstvīns. Var, gan jau. Karstvīns, jā. ne? Lai ir? Jā. Vai? Bet tur bija, Ēdiens? jā, Nu ēdiens. pamēģini vēl vienu. Tev laiks pilnīgi. Piparkūkas. Ideāli! Laiks! Laiks! Dāmas un kungi, laiks! Laiks! Tu tā viegli piegāji šai situācijai. Kā tev gāja? Man gāja ļoti labi. Kastes bija ļoti labi paslēptas, bet es tiku galā ar šo uzdevumu un es uzstādīju rekordu, jo es biju pirmais. Pareizi, jā, pareizi. Un Nevī, tad kā tev, tavuprāt, gāja? Nu, manuprāt, man gāja lieliski. Pārliecinoši. Vienam no jums bija 5,58, ja es nemaldos, nu, un otram bija 3,09. Punktu šajā uzdevumā, kas ir Ziemassvētku jampatracis, iegūst Evijā!
Man jūs priekšā ir jāstāda 3. uzdevums ar nosaukumu Ačgārnie Ziemassvētki. Tas, ka tu atņem dāvanas, tu nevis dāvini, bet tu atņem, tu nevis uzstādi eglīti, bet tu iznīcini. 3. uzdevums iespēja izlīdzināt rezultātu un aizskriet īstenībā pat tā kārtīgi pa priekšu, ja? Vai kārtīgi zaudēt. Pilnīgi precīzi un palikt vienīgajam no visu epizožu apmeklētājiem uz Kuram nav neviena nullītes. punkta? Jā, uz nullītes, Wow! jā. Šajā uzdevumā jums būs jādekorē maizes, ceptuves, lāči, piparkūkas, jo kas gan ir Ziemassvētki bez gārdām piparkūkām. Un kamēr jūs dekorējat šīs te piparkūkas, es jums dungošu Ziemassvētku dziesmas. Kurš vairāk dziesmas atminēs, nu tiks attiecīgi pie 1, 2, 3 un tā tālāk punktiem. Iespējams, izlīdzinās rezultātu vai uzvarēs. Izlīdzinās, uzvarēs, sakaus. Un vai no Evija tiešām tas sakaus tā, ka tevi kā vienīgo no visām epizožu apmeklētāju kategorijām atstās uz kārtīgas nullītes. Ačgārnie Ziemassvētki. Ķeramies klāt. Fantastiskās piparkūkas ir uz galda. Daudzas formiņas. Es domāju, ka jūs visu nepaspēsiet sadekorēt, bet varbūt, kas to lai zina, ko jūs izvēlēsieties dekorēt vispirms? Var dabūt punktus par to, ka es atpazīstu, kas tas pa dzīvnieku ir, vai... Nu, tu atpazīsti. Tas ir Alnis. Pareizi. Punkts man, vai ne? Ieskaitam. Nu, esat gatavi? Jā. 3, 2, 1. Aiziet, sākam dekorēšanu un klausamies, ko es dungoju. Tātad. Tas ir klusa nakts, svēta nakts. Kas tas ir? Keglīti! Keglīti! Pareizi, ejam tālāk. Nākamā dziesma. Tev ir ļoti skaista balss, starp citu. All I want for Christmas is you. Pareizi. We wish you a Merry Christmas. Kas tas ir? Mazi bērni šito dzied. Tas nav Gustavo? Ozols rajons. Jā, Kaut pareizi. kāds Nē, nav. circenītis. Nu, kāds? Circenīts aizkrāsnē. Nu, bet kāds nosaukums dziesmai? Nu, Circenis izpilda dziesmā aizkrāsta no pirmā albuma šito te Ziemassvētku rajonā. Circenis izpilda. Circenīšu Ziemassvētki. Precīzi, ejam tālāk. Damn! Tas ir wish you... We wish you a Merry Christmas. Bet šitais tas ir Frank Sinatra, ne kaut kāds? Ai. Sorry, man izlauzās. Es vairs nevaru izturēt. Šito psiholoģisko teroru, jā. Es jau aizmirstu Kā lai es varu Alnīti izrotāt, kad man te jāklausās kaut kāds? Pasties, mans Alnis vairs nav Aldis. Kas viņam tur Viņš ir kļuvis par mutantu. Jingle Bell Rock. Yes! Nu, saņemies, vecais. Ejo, esmu reperis, mēs esam pret rockeri. Kāds vēl Jingle Bell Rock? Klusi nesāk. Pareizi. Na, 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 na. A Last Christmas! Un tagad gan ir noslēdzošais. Kas jums tur ar punktiem notiek? Čimbali bambali du, čimbuki kuki, šimbali... Zvaniņš skan, vai ne? Pareizi! Damn. Dāmas un kungi, Pasties šis uz mani bija tagad. jaudīgi. Manas Ej, tu dziesmu nost. zināšanas apvienots ar manu māksliniecisko piegājienu šīm piparkūkām garantē to, ka es uzvarēšu šajos Ziemassvētkos. Yeah. Jā. Kādas tev ir attiecības ar skanošiem zvaniem? Man nav ko šo atbildēt. Tu neizrotāji mazos čokus, kāpēc? Teiksim pēc tā. diskriminācijas. Ja tu pasties uz šo, tad tas ir impresionismu stilā. Ja sākumā tev likās, ka tā ir polāra lapsa, klasiska forma, tad Man tagad, točni tā likās, jā. ja tu ievēro zīmējumu un rakstu, tad tas ir tīģeris. Pēc kā tas to tā var noteikt? Pēc acis? Pēc raksta? Jā. Šī piparkūka koš pretī. Ok, tūdaļ mēs tiksimies punktu paziņošanā. Ļaujiet man ieskatīties vēl Jā, novērtējam. piparkūkās, jā? Novērtēsim un tad sapratīsim. Te, protams, ir tāds Kas klasiskāks piegājiens, bet ja tu salīdzini šo ar šo, vai ne, te it kā ir vieta tas pats, bet tomēr
Kas tas ir? Tā kā tā ar mute? Tas ir impresionisms. Tas ir tā kā iekšējais dvēseles kliedziens Ziemassvētku laikā. Ļoti labi. Tiekamies, dāmas un kungi, rezultātu paziņošanā. Atžgārnie Ziemassvētki ir noslēgušies. Ar 4-3 rezultātu tātad šajā pēdējā noslēdzošajā uzdevumā uzvara Evija, un arī viņa ir Ziemassvētku iepirkšanās čempions, jeb veikala eksperts šajā epizodē. Mēs te apsveicam Evija! Paldies! Evija! Paldies par challenge. Godīgi konkurence. Jā. Nu kā tev tas izdevās īsumā? Jo man liekas, vismaz no malas skatoties, tu tā kā lēni visu darīji. Bet varbūt tā bija tava pieeja ar domu, ka Kas lēni brauc, tas tālu tiek. Bet tu esi apbižots pēc šīs epizodes? Tā? Nē, es neesmu apbižots. Es teiksim tā, es centos cik vien es labi varu. Un man liekas, daudzi nevarētu pat nostaigāt 2 pārtikas nodaļas manos apavos šajā spēlē. Kas tev vainas apavi? Tas tāds izteiciens. Jā! Lūk, bet ir labāki cilvēki, kuri tiešām ir čempioni, un čempioni priekšā pat labākie paliek otrie. Bet uzvarētāja runa? Kāda varētu izklausīties? Atjautība, spēks un ātrums. Un veiksme. Nezinu, vai veiksme. Veiksme tev pēdējā izaicinājumā. Es biju savā elementā, kad bija jākrāso piparkūks. Tas viss izskaidro. Jā. Paldies, ka skatījāties. Gads noslēdzas. Paldies par šo gadu, ka jūs visu gadu skatījāties. Ļoti labi. Šai epizodē noteikti piespiediet arī īšķīt uz augšu. Neaizmirstiet subscribot Maximus YouTube kanālu, dalīties ar šo videoklipu. Lai jums fantastiska gada nogale un tiekamies iespējams jau nākamajā 2024. gadā. Šodien mēs ļoti gribam noskaidrot. Es aizmirsu atkal. 30 sekundžu laikā jums ir jānoskenē pēc iespējas vairāk preču. Sorry. Pirmo reizi sanāca. Vairs nesanāca. Sorry. Kad nedrīkst smieties, tad man aizgāja. Labi, viss čau. Pirmais uzdevums ar nosaukumu Veiklās rokas. Mēs ļoti gribam paskatīties. Neskaties mani. Pirmajā uzdevumā Veiklās rokas ir vēlēšanās. Ok, super! Gribat redzēt manu deguna saturu?